Labdien, brāļus un māsas. Šis lēmuma projekts būtiski apliecina to, ka mums ir būtiska problēma ar amatpersonu motivēšanas sistēmas vājumu. Praktiski šis lēmuma projekts parāda to, ka mums šī sistēma veicina nedarīšanu. Kas nedara, tas nekļūdās. Labāk nedarat. Valsts amatpersonu motivēšanas sistēma neveicina labāko speciālistu piesaisti, ko apliecina ar vidi vadītāju meklējumu. Tikai retais varonis cenšas, kā sakot, iziet šīm nomelnošanas kampaņai cauri. Ja šāda motivācijas sistēma būtu uzņēmēju darbībā, uzņēmumi būtu sen bankrotējuši. Nevelti Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina mainīt šo valsts amatpersonu motivācijas sistēmu. Mums ir šādi priekšlikumi, kurus mēs piedāvāsim pēc budžeta apstiprināšanas. Man ir jautājums Saskaņai. Kāpēc Saskaņa nemīgli domājošu izglītotu tautu? Izglītota domājoša tauta ir saimnieku tauta. Neizglītota, nedomājoša tauta, kalpu tauta. Senos laikos, 1000 gadi atpakaļ, Konfūcijs teica, ja tev ir plāni uz gadu, iestādi rīsus. Ja tev plāni uz 10 gadu, iestādi kokus. Ja tev plāni uz 100 gadiem, izglīto tautu. Kāpēc šie uzbrukumi Šadurskim, kurš cenšas uzlabot skolotāju motivācijas sistēmu? Kāpēc Saskaņas vadītā Rīgas doma cenšas nīcināt Rīgas bērnu domāšanu, nīcināt Rīgas šahs skolu? Kopīgu mērķu, sapņu, vīzijas valstī trūkums faktiski noved pie tā, kas mums ir šodien. Noved pie cenšanās vienam otru apkarot, nevis kopīgi iet uz mērķi. Un šis lēmuma projekts tieši to apstiprina, ka nevis mēs kopīgi ejam uz mērķi, bet cenšamies viens otru apkarot. Paldies. Vārds deputātam